No labrīt! Jauna diena, jauns plāns. Un kas to būtu domājis, šoreiz es kaut ko arī bišķi paplānojis. Sakam tā šitam vārdu mučkulim un velkam visu no jauna. Aiziet! Šodien mums jau ir vēsaks. Jā. Iekšā arī šodien diezgan pavēss. Mums te burtiski kaut kāds 6 grādi tikai. Rudolfs bija veikalā. Un Rudolfs veikalā sapirkt nedaudz to, ko mums varētu vajadzēt. Rozets mums ir ar rezervīti. Tur ir paredzēt 4niec. Tur ir paredzēt 4niec tā, lai pietiek zāģim un lādētājiem. Tā ir galā kaut kāda 3niec, tā lai čaņiks un vēl kaut ko var iespraust, kad telefonu lādētāji kaut ko tādu tīrajā stūrītī. Šita te mums stabili vajag vēl kaut kādu 4niec. Tur kaut kur augšpusē mēs noliks kaut kādu 2niec. Tāpēc, ka no šejienes arī uz ārējām pāris gaismām aiziet pāris vadi. Tāda ideja ir šita te pa grīdu izlaist ārā kabeli. Un pieliksim kaut kur šita te arī 3niec rozeti klāt. Tieši tāpat ideja ir pa šito. Šita te mums vajadzētu rozeti, tikai es vēl īsti neesmu drošs, vai es viņu lieku šitai pusē, vai varbūt es viņu labāk nolieku šeit, tāpēc, ka no šīs puses notiek visi darbi, ja vajag kaut kādu slīpmašīnu iespraust kaut ko tādu, tad vai nu te varētu būt rozeti. Nosūcējam, nav skaidrs, kur viņš atradīsies, tāpēc, ka viņš būs gan te, gan pie ēvelēm, gan, varbūt arī pie zāģes, nezinu. Un nosūcējs pagaidām mums paliek bez savas rozetes, viņš vienkārši spraudīsies ar pagarinātāju un vilksies no viena uz otru pusi. Tad mums ir mazais skaitītājs, kas nāks iekšā skapī. Skaitītājs burtiski šitas ir domāts vienkārši tā, lai es pats zinātu, cik es esmu notērējis. Tad mums ir automāti, 2 16nieki, kas aizies uz rozetēm, un 1 10nieks priekš gaismām. 2x1 gaismām, tāpēc, ka šitām gaismām viņam zemējumi nav kā tādi. Līdz ar to mēs vienkārši savilks 2nieki savā starpā. Tad mums ir pusotrnieks. Pusotrnieks mums būs tur slēdzim, slēdzis aizies uz augšu, tur. Vai arī kaut kur te. To mēs redzēs, kur viņš sadalīsies, un tas būs aizies uz gaismām. Un visticamāk arī uz to vienu atsevišķo rezervu, kur būs tikai 2 gaismas ārpusē. Tad mums ir 4nieks. Un 4nieks nāks no tās telpas tur prom, to ja jūs redzēs, uz šejien uz skapītes. Skapītes stāvēs tajā stūrī. Vienkārši, ne? Laiks rādīs. Sākam ar to, ka izmetam pienākošās straules kabeli, tā lai zinātu, vai mums nepietrūkst garums. Kabelēs it kā iepirka spēcīgu rezervu, bet pēc šī projekta es vairs īsti savai matemātikai neusticos. Ģiet uz melno telpi. Šita te mums ir, varētu teikt, Nils noliktā. Šitai te pabriesmīgā vietā, jā? Te izskatās tagad tā. Tā kā izskaties no sākuma darbnīcā, tā kā es tur ienācu iekšā, tā kā, ja neesi redzējis pirmās sērijas, droši noskaties. Reku nāk ārā mūsu kabelītes. Kabelīti mēs tieši tāpat pa griestiem aizlaidīsim tur un izlaidīsim cauri uz nākamo telpu jau. Tā ir garāža. Šo video skatoties, atceries, ka es neesmu elektriķis un nemaz nepretendēju tāds būt. Bet man ir šāda tāda pieredzīta, es esmu bruņojies elektriķa rokas grāmatu, un man patīk domāt, ka galīgi rokas no pēcpuses arī neauga. Tāpēc domāju, kā ar šo mēs tiksim paši galā. Jebkurā gadījumā klausulas otrā galā vienmēr ir pieejams elektriķis ar pieredzi. Tagad ir tā. Tagad nav skaidrs īsti, ko turpināt. Noteikti vajadzētu izdomāt kaut kam savas vietas. Viens ir tas, ka mums jānoliek, es domāju, kastīt vietā. Jo tam mums kaut kāds sākuma punkts būs rozete un beigu punkts ir šitas skaps, tam mums ir kaut kāda skaidrība, ko kādos garumos mums vajag un tā tālāk. Es pilnīgs amatieris tā domāju, gan jau, ka jebkurš elektriķis man te izšvilp. Visi vaci izvilkts, skaps ir vietā, ejam kost. Bet jā, tur es pieskroju vienkārši finieru gabalu, tā lai mēs ar pagriestiem un uz leju palaistu to kabeli. Uz otru puses kabelis tieši tāpat ies pa griestiem. Man ir paveicies ar to kādi griesti, tāpēc, ka es virs vērbaļķiem varu palaist kabeli cauru, un jāstiprina viņš būs tikai starpās. Uz visam rozetēm aizies 2 pusnieks kabelis. Un šajā pusē galvenie patērētāji būs tikai garinātājs un čāņiks. Tagad, kad mēs ir tikuši tik tālu, kabelis ir te, gandrīz viss. Un tur karājās tikai veselīga rezerva. Šitās sienas mēs tūlīt pieliks dēli,
Pie viņa mēs arī varēs pienoglot stiprinājumus, un pēc tam liekt noderēs šitas rāms, ko es te aizmugurē ieliku. Tāpēc, ka gar šito rāmu mēs varēs kabeli laist pa to pusi, un tur, kur mums vajadzēs, mēs vienkārši viņu nometīs lejā, un augšpusē uztaisīs savienojumu un kastīti. Tīri teorētiski. Šitā vietā uz leju aizies pirmā rozete. Līdz ar to šitā te kniebjam nost. Vai arī uztaisam cilpu. Varbūt uztaisam cilpu labāk. Uztaisam cilpu un ejam tālāk. Loģiski, ne? Tā, un mums tagad parasti iet, protams, visas izrēķināja un bla bla bla, un viss man sanāk. Nesanāca gan, tāpēc aizskrēja pēc vēl 20 metru ar 2 pusnieku. Šitai putekļu plauktiņai paredzēt, ka stāvēs lādētāji. Protams, tikpat labi viņi varētu stāvēt arī tur. Tā kā, nu, tas nav točna. Bet vai nu šitai, es gribu nolikt vienkārši papildus pāris rozetes tā, lai viņas te pie sienas. Te varētu iet vēl 4, te pa apakš zem virsmas mēs palaidīsim uz turieni, pusotrnieku vādu un noliksim šitie te 3. Un tad uzlaidīsies sienas uz augšu, un tur kaut kur mums stāvēs vēl viena 3. Tīri priekš tam ārējiem gaismam. Šitas te kurš lētots, vienkārši te var pievienot 2 vādus. Šitai te viltniecei. Šitai viltniecei tikai it kā viena ieeja. Tagad šitās te 4 mēs ieliksim tur, kur nāks 1 vārds klāt. Tas ir tur. Un tas ir šitā. Un caur šito mēs pievienos nākamo rozeti, kas aizies tālāk. Pērkot veikalā vārdus izvēlējos cietos monolītos. Par to prasot vietējiem elektriķiem viedokļu dalījās. Citi saka, ka vienalga vai mīkstais vai cietais kabelis, citi saka, ir nozīme. Bet man kā amatierim jebkurā gadījumā liekas, ka cieto kabeli vieglāk strādāt. Kaut vai, piemēram, locītais pašās rozetēs. Kā to var kārtīgi un smuki dabūt gatavu ar mīksto vādu, vispār nav nejausmas. Īpaši, ja centies savienojumos atstāt kaut kādu vismaz minimālu rezervu. Skatās, ka pirmais ir ok. Es gan te bišķiņ nomocījos ar 0 vādu, tāpēc, ka šito te es gribēju te pievienot un sanāca, ka viņam nav nekāda rezerva, viņš baigi grūti bija iemocīt vietā. Oi, sorry, šī nav 0, šis ir zemējums. 0 nāk šeit, zemējums šeit un šeit, un fāze pienāk šeit. Un 1 vads aiziet projām. 15 minūtes manas dzīves un 1 rozete. Nezinu, vai tas ir ātri vai lēni, bet es gribu uztaisīt tā, lai man tur vairāk nav jāpieķerās. Un liela cerība, ka tā arī būs. Un kā visiem darbiem, tā kā pirmā rozete bija vietā, tad otrā aizgāja daudz ātrāk. Šī gan bija bišķiņa savādāk, un es viņu pieliku tik zem, ka bija grūti tikt klāt skrūvēm, bet ja neskait to, visu aizgāja vienkārši lieliski. Pirmās 2 rozetes vietā. Es jau jūtos tīri tā neko. Tos 2 pusniekus vādus viņas salocīja tā, lai viņi smuki iet apkārt visam un vēl ar rezervu paliek pāri. No, ir čakars. Elektriķis es noteikti neapskaužu, un to es nekad neesmu slēpis. Tā, te mēs izdarījām šitā. Te mēs savienojam vadus un pa taisno pielikam viņu klāt pie vādu gabala. Un līdz ar to tīri tehniski vajadzētu būt vienkāršāk. Te mēs viņu tūlīt palaidīs iekšā pa mūsu izurto urbumu, uzlaidīs augšā, un tur mēs nopērkos vienu no kastītēm. Kastīte savienosies gan ķēdē, tas ir 2 pusnieks, kas atnāk no turienes un aiziet tālāk uz turieni. Gan tas pusotrnieks, kas ir tur augšā uz rozeti, gan šitā rozeti. Kastiņa ir rakstīts virs IP55. Un vispār nav nejausmas, ko tas nozīmē. Gan jau kaut kāds standarts vai kaut kāds, nezinu, drošības kaut kāds standarts, kas tas varētu būt. Kāds zinātājs var ierakstīt komentā. Bet elektriķi man neviens neko par to neteica. Man tikai teica, ka tā ir tā, ko tev vajag ņemt tik ciet, nav dārgi. Te, protams, arī izmantot skrūvējamos savienojumus, varbūt pat vago. Neteikt, ka es viņiem neuzticos, bet man viņi īsti nepatīk.
Savienojums es taisīju pavisam vienkārši. No sākuma nogriezu visus vadus vienā garumā, pēc tam no gala notīrīju kā 4 cm izolāciju, tad savirpina pirkstiem, lai viņi visi stāv savās vietās. Pēc tam ņemam plaķens un savirpinam cieši. Pat nezinu, kā to nosaukt latviski, jūsu uzmanībai skrutkā. Tagad šito viltnieku vajadzētu aplodēt. Te izmantoju savu gāzes lodāmuri un lodalvu, kas vienmēr ir par rokai. Atzīšos, alva gan prasījās reāli biezāk. Tāpēc, ka šī ir tik plāna, ka lodāmuri gāzi viņi reāli pūš prom. Galvenais vadu kārtīgi uzsildīt, tā lai pēc tam nav problēmas ar sliktu kontaktu. Pēc tam ar izolācijas lēns dāsanu visu noizolēju. Un taisot kastīti ciet, nezinu, vai tas ir no svara, vadus sakārtoju tā, lai pat noizolētu kabeļu plus un mīnus savā starpā nekrustojas. Viens. Neteiks, ka es būtu 100% apmierināts ar savu darbu. Bet īstenībā tūl tam. Tagad mums te tieši tāpat jānolaiž uz leju rozeti. Un tad šitā puse mums jau ir gatava līdz pat turienē. Tīri tā neko aizgāja uz priekšu, ne? Oļā, mums ir divas kastītes, un tīri teorētiski šitā puses ir ok. Kur ir pusdienas? Mammai maisiņā. Tur ir. Tā jau var šansēt. Džek, mums ir tehniskā pauze. Tagad īstais brīdis grīda iemočīt goferu. Goferu mums nāks no turienes. Tur būs trīnieces rozete, kur spraudīsies frēze iekšā līdz šitam stūrim. Šitai stūri viņi nāks ārā no grīdas, un tur mēs ieliks divu pusnieku iekšā, ko mēs pēc tam palaidīs tur iekšā. Un tur iekšā tieši tāpat pie galva būs četrnieces rozete. Vienkārši, ne? Jā! Šita te mēs to urbumu uztaisīja tāpēc, ka šitas te dēls mums skrūvējas ārā. Šito te mēs arī izskrūvēt ārā. Tur ievietot goferu, un šito mazo gabaliņu izvilkt viņu ārā. Īsumā pa situāciju. Cik tālu mēs ir tikuši? Šita man ir cilpa. Šita cilpas vietā te mēs uzliks kastīti. No kastītes nāks ārā vēl viens kabels, kur būs galā trīnieces rozete. Tad mums kabels ir te no šejienes, kas aiziet uz turieni, uziet augšā, aiziet uz turieni, un tas ir tas, kas savienosies kopā tai kastītē. Divas rozetes patstāvīgi būs aizņemts ar E-vēl un E-vēl, un trešā rozete pa lielam vienkārši rezerve paliek. Tā kā tā, īstenībā diena ir diezgan produktīva. Neteiks, ka es būtu sajūsmā par to darbu, bet es zinu, ka viņš turēs, un es zinu, ka nebūs problēmas. Nu, protams, ir viss kaut kas, ko tu nevari paredzēt, jā, un tas ir dabīgi, un tas ir ražošanas process un tā tālāk. Elektriķi droši vien turpina man lamāt, bet es pie sirds neņemu. Hei! Kā ir šī? Kārtējais rīts. Svētdienas rīts vispār. Citi tagad guļ mājās, atpūšās. Citi sēž baznīcā un lūdz debesu tētuku. Mēs strādājam. Reāli patīk viss, ko es vakar sadarīju. Skatos šodien uz tiem kabeļiem un es esmu tīri laimīgs. Un, kad pēdējā kastīte ir pabeigta, beidzot varam ķerties pie gaismām. Gaismas ir pēdējais pirms skatu montāžas, kas ir palicis. Kaut kur es agal sajūku plānošanā un vads sanāca nedaudz pa īsi. Slēdzes sanāk pie sienas diezgan augsts, bet es ar to varu sadzīvot un tas tā arī paliks. Protams, ka visur pie manis virsū nāks parastais virsējais slēdzes.
Man kaut kas te teica, tev jau visur ir koks, tu tur visur var sastādīt iekšā, gan rozets, gan ko. Bet, nu, tā ir darbnīca. Tas nav dzīvoklis, tā nav māja, tā ir vienkārši darbnīca. Tas ir viens. Otrs, šitās ir daudz vieglāk un ērtāk redzēt, ja viņam ir kaut kāds bojājums, jā. Ja rozet virs apmetuma tev sāk, nezinu, tur kaut kas kūpēt vai kaut kas, nu, nezinu, eksplodē. Tu to uzreiz redzi. Ja viņi tev ir kaut kur noslēpti iekšpusē, nu, tas jau ir cits stāsts. Tāpēc, jā, visur vienkārši virsējie slēdži, rozetes un vispārējais. Viņam vieglāk strādāt, un ja nu kas, es viņus jebkurā brīdī var nomainīt, teiksim, kā trīniec, vienkārši noskrūvē nost, nu, izrubīja rubiņi, noskrūvē nost un pieliek vietā četrniec, jā, ja man ir pa maz. Tā kā tas ir tāds skats nākotnē, un, protams, vienkāršāk viņu arī uzstādīt. Loģiski, ne? Nu, ja laikam palikuši tikai gaismas. Viss iet uz priekšu daudz ātrāk nekā bija domāts. Vakar varētu teikt, ka bija pilnā diena. Vakarā familija mēs beigās aizlaida atpūsties un, nu, tur vēl kāds 2 stundas būtu bijuši. Un šodien es te esmu kaut kādas tās 2 stundas un man jau ir tik tālu. Tā kā principā jā, tagad lielākais čakars ložņājām un velkam normāls vadus uz gaismām. Priekš gaismām mums ir parastais 2x1. Kāpēc 2x1? Tāpēc, ka nevienai no šitām lampām nav nekāda zemējuma. Viņam ir tikai 2 porti vispār, plus mīnus, nu, fāze nullajā. Tā kā jā, nu, izskatās baigi sakarīgi, es tev teikšu. Visi iet uz priekšu. Mums viņas tagad ir sadalīts uz 2 slēdžiem. Viens izslēdz vienu pusi, otrs otru pusi. Vismaz vienu no šitām pusēm vajadzētu savilkt, izslēgt un savilkt pilnībā, pievienot tur pie slēdzes klāt jau, un tad savest kārtībā skapi. Kāpēc tā? Tas tāpēc, lai man būtu visu laiku kaut kāda gaisma te. Teiksim, to vienu pusi es sataisīšu gatavu, savilkšu visu tek, kamēr man spīd no vecā tīkla, pēc tam savienošu skapī viss, man spīdēs viena pusi no jaunā tīkla, un es varēšu šito pusi atkal savienot visu kopā, un pēc tam pieslēgties burtiski pāris minūtiņas man vajadzēs, lai pielikt te vienu vādu klāt. Un ideja, protams, bija laba, tikai izpildījums galīgi nesagāja. Man vajadzēja sākt ar otru pusi tā, lai no vecā tīkla spīd gaisma, kas tuvāk skapim. Tik un tā beigās dabūju ņemt pārnēsājamo lampu tā, lai redzētu to, ko es daru. Viens. Vēl tikai kaut kāds 3, 6, 8, kaut kā 10 palikuši. Jā. Tā, nu lēkāt no viena uz otru stūri, sitot tos maziņos sūdiņus vietā. Turētājs tas ir viens, bet to visu filmēt tas jau ir kaut kas cits. Es ceru, ka man kaut ko sanāca safilmēt, tāpēc, ka, nu, tā tums, tas ir kaut kas. Un te mums tagad ir tā, šitie tie 2 mazie prožektoriņi, kas ir savienoti, viņi aiziet uz turieni, savienojās tajā lampā, pēc tam savienojās tajā lampā, pēc tam savienojās tajā. Un tad no tās lampas aiziet kabels, kur man reāli pietrūks stiprinājumu, tāpēc tos man būs pēc tam jāiepērk un jāuzsit virsū. Un no šitās lampas tieši tāpat aiziet uz turieni, un tie ap kabeļi viss šitās puses gaismas. Tās mēs aizvedīs līdz turienei, tur uztaisīs kastīti, un tajā kastītē mēs viņus savienos ar parasto skrūvējamo stiprinājumu. Kāpēc skrūvējamo? Tāpēc, ka mums vēl būs otra puse jāpievieno viss šitās te gaismas. Un skrūvējamais visticamāk tur arī paliks. Tāpēc, ka, ja nu mēs ar laiku izdomā kaut ko vēl papildus, kaut kāds gaismas slēgt, lai mums ir opcija viņas pieslēgt. Vienkārši, ne? Nu, teorētiski viss pavisam vienkārši. Šitas kabels pienākošais, šitas iet uz slēdzi. No pienākošā brūnais, tas ir fāze, aiziet uz zilo no slēdža, aiziet prom, atnāk apakaļ kā brūnais. Brūnais apakaļ no slēdža, kas ir fāze, kas slēdzis ieslēgts, pievienojas pie fāzes lampām, un 0 no skapa vienkārši pa taisno pievienojas klāt pie 0 no lampām. Tas nozīmē, ka fāze iet caur slēdzi, un es esmu daudzreiz redzējis, it sevišķi šita te, kas pirms tam bija vilcis, bija nepareizi izdarījis, bija 0 izlaid caur slēdzi. Tas nozīmē, ka visu laiku tavs lampas izem spriegumu, un tas nav pareizi. Šito te mēs atstās tagad atvērt, un principā mums ir šitā puses viss nobeigt. Tā kā mēs varētu sākt štukot pār skapi. Manā plānā bija reāls liels mīnus.
Kāpēc es sāku ar šo pusi, es nezinu, tagad man tā puses viss ir gaišs, bet te, kur man ievelk štroms, te nav. Vajadzēja sākt ar šo pusi, taisam otrādi. Nē, ar to pusi. Un tāda arī nebūtu problēmas. Tā man nebūtu jāvelk šitā te tizla lampa. Karača lielais plāns. Šitās te mums ienākušās rozetes no tās puses. Šitās te mums ienākošās rozetes no šīs puses. Šitās te mums ir gaismas. Un šitas te resnais mums ir ienākošais kabels, pa šeien nāk šurpo strāvu. Es kādu 5 reizes skatījos instrukciju un tik un tā beigās iegooglēju vēl, kā izskatās, ka viņi liek virsū šitas te mazais skaitītājs. Šitas mums ies pie fāzes. To bišķi pie ienākošā vada būs skaitītājs. Pēc tam no kur 0 aizies, karuči uz vienu no šitām te kopnēm, kur būs 0 paredzēt. Un pluss aizies uz automāta augšā. Automāti mums ir 2 C16 un 1 C10. Nu tā man veikalā iedeva. Citi gan teica, ka B10 vajagot gaismām, bet nezinu. Uzticēšos veikalā elektriķiem mazums. Vadiem es gudrītis saskatījies YouTube, domāju, ka vajadzētu atstāt kaut kādu bišķiņa rezervi. Tas nozīmē, ko mēs vadus bišķiņa aizlocam garām un atstājam te aizmugurē. Ja nu kādreiz mainās izvietojums vai kaut kas tāds, mums viņi noteikti nebūs pa īsi. Atgādinu, ka es nepretendēju būt nekāds elektriķis. Es vienkārši vados pēc visām man pieejamām instrukcijām, YouTube, padomiem no pazīstamiem elektriķiem un tā tālāk. Šis video noteikti nav domāts kā instrukcija, vairāk varbūt vienkārši radīt interesi cilvēkos, kam līdz šim tas nav interesējis. Tīri teorētiski viss. Nu, galīgi nav tas mans skaistākais veidojums. Pāris gadus apakaļ es savu mājās izvilku jaunas vādas un saliku arī smuku skapīti. Nu, tur gan ir spēcīgi vairāk, jā. Tur bija kaut kā 9 automāti, tur nebija šitas te skaitītājs tāds iekšā, tas man ir pirmā saskaršanās. Mājās tā kastīte bija pavisam savādāk. Viņa bija daudz lielāka, līdz ar to mēs varēja katram smuku rezervīt apakšā uztaisīt, uzlaist augšā un tā tālāk. Katrā ziņā vāku pagaidām es nelieku virsū, jo es neesmu 100% droši par to skaitītāju. Instrukcijā rakstīts viens, YouTube saka otru. Nu, YouTube'am es neklausies, paklausīju instrukcijai. Tūlīt mēs redzēs, vai tā ir. Nē, man skaitītais rāda. Es domāju, kāpēc viņš nespīd. Bet vispār interesanti, kāpēc viņš nespīd. Nu, pamēģinās gaismas ieslēgt. Ir tā kā nobijos, bet man likās, ka viņam tad displejam jāspīd. Hop. Haha. Ko mēs varam izdarīt? Mēs varam iespraust šito. Tā. Labi, ieslēgs abas divas. Tā. Es sauku to pa uzvaru. Nu, vismaz tuvu uzvarai. Tas nozīmē, ka šitam te mēs varam likt vāku virsū. Pagaidām visi vienkārši lieliski. Vienīgais mīnus tas, ka es biju iepircis daudz pa maz naglojamos stiprinājumus. Līdz ar to gaismas no otras puses pagaidām sanāca atstāt uz vecajiem vadiem. Nu tie nav īsti vecie vadi, tie ir jaunie vadi, kurus es vilku pagaidu variantā. Tur, kur ir vecais kabels, mēs pievienos svaigi vienu, aizvedīs uz turieni un pievienos pie kastītes. Vienkārši tā, lai mēs varētu tīri baroties no jaunā tīkla. No, Dominika, ieslēdz gaismu. Ejo! Ava! Skaisti! Un tagad, kad mums ir gaisums, pienācis pats galvenais brīdis. Jārau vecie vādi nost. Un šis bija tīri baudāms process. Pēc 2 dienām aktīvu darbu, šī jau bija finiša taisa. Veciem kabeļiem raujot nost, burtiski vietām izolācija krita nost gabaliem. Viņi savu ticamāk jau bija nokalpojusi PSRS laika beigās, ka šis darbs, ko mēs šodien izdarīja, bija reāli vajadzīgs. Nē, labi, šis paliek. Un tagad varam visu saspraust savās vietās. Protams, visus lielos instrumentus arī izmēģinām. Pat nedaudz savādi, ka pa visu darbnīcu nemētājās pagarinātāji. Visiem lādētājiem ir sava vieta, un beidzot mums ir vieta rozetē tā, lai nelaimīgajam šepaču zāģim varētu pieslēgt to pašu šepaču pudegļu sūcēju. Nezinu, vai no tā būs liels labums, bet tas pudegļu sūcējs vienkārši stāv bez pielietojuma. Tā kā tagad viņam būs atsevišķa skaidra nosūkšana. Un beidzot pagarinātāji dodas tur, kur viņiem ir jābūt. Dziļi atvilknē.
Nu tā, mums ir viss daudz maz kārtībā. Nu kāds daudz maz īstenībā, pa lielam es esmu baigi apmierināts. Mums ir rozets šita viss paliek vien brīvu, visi lādētāji vienviet, čaiņiks un vēl 2 pozīcijas lādētājiem. Tur augšā mēs noliku uz ārpuses gaisu, vienkārši rozeti, kur iesprausts iekšā uz ārpuses štepsels. Tad mums arī te ir savēs daudz maz kārtībā, mums ir 2 pozīcijas aizņemts un 1 brīva. Te frēze ir iespraust visu laiku gatavu darbam un vēl 2 pozīcijas paliek brīvas. Un arī te ir 4, kur tikai 1 pozīcija aizņemta. Līdz ar to vajag frēzēt, iespraut frēzi frēzē. Šitas viltnieks mums darbosies visticamāk no 1 pagarinātāja. Mēs gan viņu varētu katru reizi rullēt no viena instrumenta uz otru un visu laiku viņu spraust iekšā katrā rozetē. Bet droši vien visērtāk būs vienkārši atstāt viņu pie 1 pagarinātāja un valkāt turpu šurpu. Gaismas gan šitā puse pagaidām paliek kāda viņi ir. Kamēr es aizbraukšu uz veikalu un dabūšu tos klipsīšus, ko viņi ir piesist pie vadu pie sienas. Un šitai pusē mums jau viss ir sadarīts. Pats galvenais, ka mums ir atsevišķs skaitītājs, vienkārši, lai mēs paši redzētu, cik ir patērēts. Mums ir rozetes sadalīts 2 daļās, un mums ir gaismas uz atsevišķu automātu. Līdz ar visu šito darbu, ko mēs esam sadarījuši, mums ir vairāk opcijas ne tikai strādāt kaut kur citur, bet arī mums pazūd no grīdas vesela kaudze pagarinātājiem, un tas ir galvenais pluss manā gadījumā. Man tas nozīmē ērtāk darbu, jums tas nozīmē, ka man būs vieglāk ražot kontentu, un līdz ar to būs vairāk video, vai ne? Starp citu runājot par skatītājiem, arvien vairāk satiek cilvēks, kas skatās kanālu, un tas ir itīgi inčīgi. Šoreiz gan sanāca satikt nevis tos, kas skatās, bet viņa otrās puses un radinieks. Tagad sveiciens Gerdai un vīram Rīgā, un Evai un dēlam Kuldīgā. Droši atbrauc uz darbnīcu, parakstās uz superīgo sienas, dabū savus uzlīmītes un paspiež roku. Īsāk sakot, man jau paliek te viss uzkopt, un jums, ja vēl neesi paspējis to izdarīt, nospied laiku, abonē kanālu, un tiekamies nākamajos video. Droši piesako arī pārējiem maniem sociāliem tīkliem. TikTokā un Instagramā arī reizēm kaut kas parādās. Ar jums bija Rudolfs, un tiekamies nākamreiz.